Jēkabpils bērni ļoti priecājas par sniegu un tā radīto iespēju izbaudīt ziemas priekus, tomēr aizvadīto dienu statistika liecina, arī braukšana no kalna var būt bīstama. Kādai 6-gadīgai meitenei vizināšanās no kalna ar ragavām beigusies ar apakšžokļa lūzumu un ārstēšanos Rīgā. Uz kalna sastaptie bērni saka, tas noticis ietriecoties soliņā. Tas nav vienīgais nelaimes gadījums. Janvāra pirmajās dienās Jēkabpils reģionālajā slimnīcā no 10 mazajiem pacientiem 5 traumas guvuši slēpojot, slidojot vai vizinoties no kalna. Arī Bērnu kliniskā universitātes slimnīca ziņo par vairāk nekā 50 bērniem, kuri šogad vērsušies iestādē pēc neveiksmīgiem braucieniem no kalna. Lielākā daļa ir kritieni, bieži vien arī kāds ietriecās kādā kokā vai stabā, vai arī savā starpā saskrienās. Biežāk, protams, tās ir kādas vieglas traumas, sasitumi, varbūt nobrāzumi, bet mēdz būt arī nopietnākas traumas, arī lūzumi, gan ar roku kāju lūzumi, gan arī mugurkaula skriemeļa lūzumi. Tādus pacientus pirmajā jaunā gada nedēļā mēs jau vairākus esam redzējuši. Ārstu pieredze liecina, braukšana no kalna var radīt tik smagas traumas, ka atlapšana var ilgt vairākas nedēļas vai pat mēnešus. Ir nepieciešama ķirurģiska palīdzība, tad, protams, tur ir daudz kolēģi iesaistīti un pēc tam pēc operācijām arī nepieciešama atlapšana un rehabilitācija, fizioterapijas pielāgošanās režīmam, kādu palīgu līdzekļu pielietošana, lai tā ārstēšana būtu pēc iespējas veiksmīgāka. Jēkabpilī ir vairāki kalni un pauguri, ko bērni izmanto ziemas priekiem. Visiecienītākais ir Jēkabpils Meža parka kalns. Sastaptie vecāki atzīst, ka bērni jāpieskata un jāpārunā ar atvasēm drošības noteikumi. Jāstāv vienkārši jāskatās un jābūt tā, ka nevar viens uz otru braukt lejā. Tur jābūt kaut kādai distancē, tomēr jāskatās, ka nobrauc un tad arī nākošais. Bet jau citreiz, kad te noskaties, tad vienkārši viens pēc otra iet un tad tik saķer galvu un skaties. Jo reāli nobremzēt jau tur nevar. Tas ir tik tāds strauji, tas viss notiek. Viens mirklis tas vienkārši ir. Kad bija maziņi, mēs jau mācījām, ja brauc, šeit, koki nav variants, kur ieskriet īsti, jo tur visur kalniņu priekšā. Bet, ja iet, ragavas iet uz kalnu, uz koku, tad labāk ir gāzties ārā uz sāniem. Un tā ir tagad ietrenējusies un arī zinu, ka, ja iet kaut kur nost no trases, tad arī labāk apgāzties, un tad, kamēr tu neesi uzņēmis ātrumu, un tad arī nesavainosies tik daudz. Mediķi aicina vecākus pieskatīt bērnus, kad viņi brauc no kalna, pirms braukšanas pārbaudīt braucamrīka tehnisko stāvokli, kā arī pārliecināties, vai tuvumā nav bedru, stabu, koku vai citu objektu, kuros var ietriekties. Tāpat svarīgi, lai pakājē nav ceļa, pa kuru pārvietojas automašīnas vai gājēji. Diemžēl Jēkabpilī ne visi bērnu iecienītie kalni ir droši. Dažviet pakājē ir koki, soliņi vai citi objekti. Sandra Pēgļkalne, Katrīna Strode, Kaspars Daņuļevičs, Vidusdaugavas televīzija.